Jēzus Kristus ir kungs, aleluja. Jēzus Kristus ir kungs, aleluja. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Jēzus Kristus ir kungs, aleluja. Jēzus Kristus ir kungs, aleluja. Jēzus Kristus ir kungs, aleluja. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Jēzus Kristus ir kungs, aleluja. Jēzus Kristus ir kungs, aleluja. Jēzus Kristus ir kungs, aleluja. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Jēzus Kristus ir kungs, aleluja. Jēzus Kristus ir kungs, aleluja. Jēzus Kristus ir kungs, aleluja. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Labvakar vēlreiz visiem šajā vakarā, kas nesen tikai pieslēdzās. Tad šis laiks ir tas, kad šovakar otrdienas vakarā arī nekas nemainīgi skanēs raidījums turpmākajā pusstundā, kur jau aizsākām, kāda ir mūsu kristīgā dzīve, tās mērķi un tās liecība. Kādi esam mēs savā kristieša dzīvē. Un arī galvenais Kristus uzdevums, kuru viņš ir mums devis, ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai, kas tic, tas tiks izglābts. Un otrs, tā kā svarīgi mums ir iet pa šo pasauli un pasludināt Dieva labo vēsti visai pasaulē. Un par šo arī runāsim šī vakara raidījumā. Kas jau seko līdzi, tad jau esam runājuši par kristīgu dzīvi un liecību un tās mērķiem, kāda ir efektīva kristīgā dzīve, to mērķi, uzdevumi, uzvaroša kristieša dzīve. Esam runājuši pārbaudījumi, esam runājuši par pārbaudījumiem, ka tie veido raksturu. Esam runājuši par Dieva nosprausto ceļu. Esam runājuši, ka grēks mūs atšķir no Dieva. Esam runājuši par kristieša liecību pagājušo nedēļu, kas klausījās, dzirdēja. Un tie, kas nav klausījušies, tad var meklēt YouTube'ā ierakstu. Un tur jau arī būs. Tie, kas grib šos ierakstus, tad var sameklēt mani gan draugos, gan kur esmu viens sastopams. Un tad tās adreses var dabūt, kur var noklausīties šī raidījuma ierakstus. Tā kā arī var paskatīties draugos
galerijā lapās pameklēt ieliktajās galerijās, kur visas ierakstus dabūsiet. Un šovakar runāsim darbs ar jaunajiem kristiešiem, ka mēs esam viņiem stāstījuši par Dievu, tad sākās mums darbs ar jaunajiem kristiešiem, vedot tuvāk pie Dieva. 4. tēma - darbs ar jaunajiem kristiešiem. Nāksim lūkšanā un tad turpināsim tālāk šo tēmu. Tiešām paldies Tev, mīļai debes Tevs, par šo brīdi, kad mēs atkal varam būt kopā, kad mēs atkal varam pārdomāt šīs svarīgās patiesības, kuras Tu esi mums devis arī šajā vakarā, šajā brīdī. Tiešām, Kungs, lai šīs pārdomas aizskar katru sirdi, lai tiešām šīs patiesības liek mums domāt, kādi esam mēs, un ka Tu mums arī esi devis svarīgu uzdevumu, lai mēs ietu, liecinātu, stāstītu, dotu kādu cilvēku dzīvēs gaismu. Tiešām maini mūsu sirdis, maini mūsu katru, lai mēs arī varētu būt pilnvērtīgi Tavi liecinieki tālāk šajā grimstošajai pasaulē. Tiešām, Kungs, lieto mūs un vadi mūs uz tiem patiesības mērķiem, uz kādiem Tu esi katru Tavu bērnu paredzējis, lai Tev tiešām slava un gods un pacietība par visu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un šovakar runāsim darbs ar jaunajiem kristiešiem. Šodien būtiski saprast ir tas, cik svarīgi ir tas, ko darām, pirms sākam kādam sludināt evaņģēliju, kā arī tas, ko darām pēc tam, kad cilvēks ir pieņēmis Kristu. Andreja kustība ir evaņģelizācija tuviniekiem, draugiem un paziņām. Tā balstās uz Jāņa evaņģēlija 1. nodaļu no 41. līdz 42. pantam, kur ir teikts, ka viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka: mēs esam atraduši Mesiju. Tulkojumā Mesija nozīmē svaidītājs. Viņš to aizveda pie Jēzus. Andreja kustība balstās uz 5 soļiem. Pirmkārt, paskaties apkārt. Tavs misijas lauks ir tieši tur, kur tu dzīvo, strādā vai apmeklē skolu. Misijas lauks ir mums visapkārt. Lūdz par tiem cilvēkiem, kurus tu pazīsti un kuriem ir nepieciešams Jēzus Kristus. Regulāri lūdz par viņiem. 2. solis – paskaties uz augšu. Dievs pārveido cilvēkus caur lūkšanu. Lūdz katru dienu par cilvēkiem, kas ir tavā sarakstā, par kuriem tu esi apņēmies lūgt. Pavadi laiku kopā ar viņiem. Draudzība pavēr iespējas runāt par Kristu. 3. solis – esi vērīgs. Meklē iespējas kopt draudzību ar cilvēkiem, kas ir tavā lūkšanu sarakstā. Iegūsti viņu uzticību, pavadi laiku kopā ar viņiem. Un pavadi laiku kopā ar viņiem. 4. punkts ir skaties uz priekšu. Aprunājies ar katru no sava lūkšanu saraksta cilvēkiem par iespējām kopā apmeklēt arī evaņģelizācijas pasākumus. Izvēlies konkrētu datumu un uzaicini viņus uz šiem pasākumiem, kur notiek šie pasākumi. 5. punkts. Rūpējies par tiem, kuri pieņem Kristu vai izrāda interesi par evaņģēliju, kuriem ir vajadzīgs iedrošinājums. Turpini lūgt par tiem, kuri atsaucas evaņģēlijam, un arī par tiem, kuri to nedara. Tā kā būsim par lūdzējiem.
Caur personīgu kalpošanu, Andrija kustība un uzticīgu evaņģēlijas sludināšanu daudz atradīs jaunu dzīvi Kristū. Gatavojoties evaņģelizācijai, joprojām ir aktuāli vairāki svarīgi jautājumi. Kas notiks ar tiem, kuri atsauksies evaņģēlija vēstī? Vai viņi paliks uzticīgi savam lēmumam? Vai viņi ieņems savu vietu draudzē? Vai viņi pieaugs ticībā un kļūs par efektīviem Kristus lieciniekiem? Lūk, šādi 4 jautājumi. Jēzus bieži runāja par to, ka evaņģēlija sludināšana līdzinās sējējam, kurš sēj sēklu. Piemēram, līdzībā par sējēju. Marka evaņģēlija 4. nodaļā mēs lasām, ka ne katrs, kurš dzird labo vēsti, aug un nobriest. Dažreiz rezultāti nav tādi, kā gaidīt, taču no šīs līdzības mēs varam arī mācīties, ka daudzi tomēr atsaucas, garīgi aug un nobriest. Ilga evaņģelizācijas pieredze to atkal un atkal apliecina. Domājot par nodošanos Kristum, sākotnējais lēmums viņu pieņemt ir tikai pirmais solis. Turpmākā garīgā izaugsme un efektivitāte lielā mērā būs atkarīga no garīgas aprūpes un lūkšanām. Patiesībā lielākā daļa no jaunās derības grāmatām ir vēstules, kas rakstītas rūpēs par jauniem kristiešiem, ko rakstīja apostolis Pāvils. Faktiski tās bija vēstules, lai veicinātu draudžu un atsevišķu cilvēku garīgo izaugsmi. Apostolis Pāvils bija enerģisks celmlauzis garīgās aprūpes laukā, rūpēs par jaunajiem kristiešiem. Par to liecina arī sekojošie panti no Pāvila vēstulēm un apostoļu darbiem. Pirmā rakstavieta, kuru lasīsim, būs no 1. Tesaloniķiešiem 2. nodaļas no 6. līdz 8. pantam. Ne arī sagaidīdami godu no cilvēkiem, ne no jums, ne no citiem, lai gan mums kā Kristus apostoļiem būtu bijis iespējams sev prasīt atsevišķu cieņu, bet mēs jūsu starpā esam bijuši saudzīgi kā mute, kas lolo savus bērnus. Tādas ir bijušas mūsu jūtas pret jums. Mēs ar jums gribējām dalīties nevien Dieva evaņģēlijā, bet arī savā dvēselē, jo tik mīļi jūs mums bijāt kļuvuši. 1. Tesaloniķiešiem 2. nodaļa 6. līdz 8. pantam. Tālāk 1. Tesaloniķiešiem 3. nodaļa 10. pants. Dienu un nakti no visas sirds viņu lūgdami, lai mums būtu lemts redzēt jūs vaigā un stiprināt jūs ticībā, ja tas vēl vajadzīgs. Nākamā rakstiet arī no 1. vēstules Tesaloniķiešiem 3. nodaļas 2. panta. Un sūtījām pie jums mūsu brāli Timoteju, Dieva aicināto Kristus evaņģēlija kalpu, lai viņš jūs stiprinātu un jūs drošinātu ticībā. Nākamā rakstiet ir no 2. korintiešiem 2. nodaļas 9. panta. Taisni tām dēļ es jums rakstīju, lai pārliecinātos, vai jūs esat paklausīgi visās lietās. Un pēdējā rakstvieta no apostoļu darbu grāmatas 15. nodaļas 36. pantā. Pēc dažām dienām Pāvils sacīja Barnabam: iesim atkal un visās pilsētās, kur tā kunga vārdu esam sludinājuši, apraudzīsim brāļus, kā tiem klājas. Tā kā svarīgi mums ir paklausīt Dieva norādītam mērķiem, piepildīt Dievu prātu, un arī svarīgi rūpēties par jaunajiem kristiešiem, kam mēs pasludinām Dieva vēsti. Pāvila metodes un stratēģija bija efektīva un auglīga. Šie panti māca svarīgu stratēģiju, ko izmantot mūsu darbā. Pirmā stratēģija – Pāvils ziedojās. Kā ir teikts 1. Tesaloniķiešiem 2. nodaļā no 6. līdz 8. pantam. Kaut gan tas viņam maksāja ļoti dārgi visās jomās, emocionāli, finansiāli, laika ziņā, ceļojumos, studijās, rakstot, saņemot kritiku no citiem. Pāvils bija iepriecināts to visu dot, lai varētu redzēt,
cilvēkus nākam pie Kristus un paliekam pie viņa. Bieži vien lielākais evanģelizācijas šķērslis ir mūsu negribēšana ziedoties citu labā. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs ziedotos citu labā un rūpētos par kādu dzīvi, lai viņš tiktu izmainīts Dieva spēkā. Otrā stratēģija - Pāvils lūdza par viņiem, kā ir teikt 1. Tesaloniķiešiem 3. nodaļā 10. pantā, ka svarīgi ir lūgt par jaunajiem kristiešiem un par visiem cilvēkiem, kam ir jāiepazīst Dievs un par viņa problēmām. Viņa lūkšanas bija godīgas un neatlaidīgas. Atkal un atkal savās vēstulēs viņš stāsta jaunajiem kristiešiem, cik bieži lūgt par viņiem. Variet lasīt 1. Tesaloniķiešiem 1. nodaļā no 2. līdz 3. pantam. 1. Tesaloniķiešiem 1. nodaļa no 2. līdz 3. pantam un 2. nodaļā 13. pantu. Trešā stratēģija - Pāvils sūtīja citus. 1. Tesaloniķiešiem 3. nodaļa 2. pantu variet lasīt. Kad nebija iespējas personīgi izdarīt visu, ko viņš gribēja, viņš sūtīja citus, kurus viņš bija apmācījis, lai stiprinātu un iedrošinātu jaunos kristiešus. 4. stratēģija - Pāvils rakstīja vēstules, kā ir teikts 2. korintiešiem 2. nodaļā 9. pantā, ko jau mēs lasījām. Visi Pāvila raksti jaunajā derībā ir tapuši vēstuļu formā, atbildot uz jautājumiem, iedrošinot, pamācot, norājot. 5. stratēģija - Pāvils atgriezās, kā ir teikt Apostoļu darba grāmatā 15. nodaļā 36. pantā. Kad Pāvils rakstīja tesaloniķiešiem, viņš aicināja viņus lūgt kopā ar viņu, lai viņam rastos iespēja atgriezties. Bieži savos misijas ceļojumos Pāvils ne tikai sludināja evaņģēliju tiem, kas to nekad nebija dzirdējuši, bet arī mācīja un iedrošināja jaunos kristiešus. Pāvila galvenā rūpe bija jauno kristiešu izaugsme un briedums. Viņa mērķis bija kristiešu briedums. Un vēl dažas raksta vietas no Galatiešiem 4, 19 līdz 20. Mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radību sāpes, līdz kamēr Kristus izveidotos jūsos, bet es gribētu tagad būt pie jums un runāt ar jums citādā balsī, jo man pietrūks padoma, ko darīt ar jums. Galatiešiem 4, 19 līdz 20. Un vēl raksta vieta no Kolosiešiem 1. nodaļas 28. panta. Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku, mācīdami ikvienu cilvēku, visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Kolosiešiem 1:28. Jaunajiem kristiešiem ir vajadzīga aprūpe, un ir jādara viss, lai to nodrošinātu. Loģiski, ka tas ir jādara cilvēkiem, kurš lūdza, iedraudzējās, aicināja un pieveda jauno kristieti Jēzum Kristum. Tā ir garīgā adopcija. Garīgai mātei vai tēvam ir jābūt pieejamam, lai sniegtu palīdzību, padomu, iedrošinājumu, vadītu svēto rakstu izpratnē, mācītu, kā lūgt un mudinātu uz regulāru baznīcas apmeklēšanu. Svētais gars un Dieva vārds dara savu darbu, un mums jādara savējais. Definīcija. Kas ir garīgā aprūpe? Garīgā padomdošana un darbs ar jaunajiem kristiešiem ir process, kurā mēs sniedam nepārtrauktu uzmanību jauniem kristiešiem, kamēr viņi jūtas kā mājās vietējā draudzē, atrod savu kalpošanas vietu, attīsta visu savu potenciālu Jēzum Kristum un palīdz celt Kristus baznīcu. Un vēl dažas raksta vietas no 1. Pētera 2. nodaļas 2. panta. 1. Pētera 2:2.
1. Pētera, 2. nodaļa, 2. pants. Kārojiet kā pat labāk piedzimuši bērni pēc garīga tīra piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti. Un vēl 1. Pētera vēstule, 5. nodaļa, 8. pants. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tā kā būsim modrīgi, turēsim acis vaļā, ausis vaļā, lūksim Dievu un būsim tiešām no sirds pazemīgi un modrīgi Dieva priekšā. Un vēl Kolosiešiem 2. nodaļa, 6. līdz 7. pantam. Kolosiešiem 2. nodaļa, 6 līdz 7. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūsdami savā pateicībā. Tā kā šeit jau arī ir ļoti skaidri pateikt, tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūsdami savā pateicībā. Ļoti daudz Dieva patiesības šeit ir teikt. Atceries, jauniem kristiešiem ir vajadzīgs kāds, nevis kaut kas. Un 1. Tesaloniķiešiem 2. nodaļa, 7. pants. Lai gan mums kā Kristus apustuļiem būtu bijis iespējams sev prasīt sevišķu cieņu, bet mēs jūsu starpā esam bijuši saudzīgi, kā māte, kas lolo savus bērnus. Tad vēl viena raksta vieta Filipiešiem 1. nodaļa, 6. pants. Būdams pārliecināti, ka tas, kas jūsu sirdies labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Un vēl ir daži atgādinājumi. Izmanto Bībeli. Stāstot citiem cilvēkiem par Dievu, izmanto Bībeli. Kā ir teikts 19. salmā, 8. pantā. Nestāsti savas personīgās domas, jo jābūt pamatā uz Dievu vārdu. 2. punkts. Izmanto Bībeli kā zobenu. Kā ir teikts par garīgiem ieročiem Efeziešiem 6. nodaļā, 17. pantā. Mudini atsaukties, nespied pieņemt lēmumu. Katram ir dota brīva izvēle, vai viņš pieņems, vai viņš nepieņems to, ko mēs sakām. Uzdod jautājumus, neko neuztver kā pašu par sevi saprotamu. Esi labs klausītājs, nerunā pārāk daudz, kā ir teikt Sālamana pamācībās 18. nodaļā, 13. pantā. Esi pieklājīgs, nestrīdies. 2. Timotejam 2:24 variet lasīt. Domā pozitīvi un parādi, ko var iegūt Kristū. Pārāk neuzsver negatīvo. Izrādi interesi, nebāz degunu citu darīšanās. Ļoti svarīgs punkts. Esi draudzīgs, neesi familiārs, esi iejūtīgs, nevelt garumā, runā kā līdzīgs ar līdzīgu un identificējies ar otru cilvēku, nesprediķo, esi laipnis, nenonicini otru cilvēku ticību vai konfesiju, izsakies īsi un vienkārši, necenties izskriet cauri visai Bībelei, esi uzticams,
nenodod viņa uzticību, esi patīkams sarunas biedrs, smaidi, nesmīni. Tā kā ļoti svarīgi un punkti, kas ir mūsu veiksmīgai liecināšanai, stāstot tālāk par kristiešiem. Un ar to arī raidījums šovakar izskan, nāksim vēl lūkšanā, un tad arī šovakar izskan šis raidījums šajā otrdienā. Tiešām paldies Tev, mīļā debes Tēvs, par šo brīdi, par šo laiciņu, par ko mēs varējām runāt, par Tavām patiesībām, par Tavu vārdu. Tiešām Dievs vadi mūs katru, lai mēs būtu katrs Tavs pilnvērtīgs liecinieks, lai mēs tiešām sludinātu Tevi visai šai pasaulē un ietu ar liecību pie viņiem, lai tiešām arī viņas dzīve varētu tikt izmainīta, lai arī viņi saprastu, kādēļ ir viņi uz šī zemes ir radīti, ar kādu nolūku, lai piepildītu Tavu prātu un lai dzīvotu, iesakņotos Tevī, Tavā vārdā, pieņemtu Tavu gribu savā dzīvē. Tiešām Dievs lieto mūs katru Tavu bērnu uz Tavu darbu, māci mūs katru, audzini mūs katru, pamāci mūs katru. Ja vajag arī pārmāci, lai mēs saprastu, kā ir dzīvot kopā ar Tevi, nepaļauties uz saviem prātiem, uz savu prātu, bet paļauties uz Tavu prātu, uz Taviem mērķiem, uz Tavu gribu, Tavu prātu pieņemt, Tavu gribu. Tiešām Dievs, lai Tev slava, lai Tev gods, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tiešām paldies ikvienam klausītājam, kas klausījās šo raidījumu. Ierakstus, kā jau es teicu, variet meklēt draugos.lv galerijā, arī YouTube un arī rakstīt man, ja jums neizdodas atrast iepriekšējos ierakstus. Kā arī variet meklēt turpmākajā nedēļā arī šo ierakstu. Lai Dievs jūs bagātīgi sveitī, uz tikšanos nākamo nedēļu šajā raidījumā kristiešu dzīve, kādi mēs esam un kāds ir tas Dieva darbs, kuru Viņš ir devis mums darīt. Uz tikšanos nākamo nedēļu.